Esiet sveicināti, radioklausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Girts Jaunzems. Kāpēc tumšas nakts aust gaiša diena, tāpēc skumjām nāca brīnišķīgākā vēsts no visām. Viņš ir augšām cēlies. Pieminot rītu, kas ir visas mūsu kristīgās cerības pamatā, šajos Kristus augšām celšanās svētkos aicinām jūs būt kopā īpašā svētku raidījumā, kurā pārdomās par augšām celšanās cerību, ticību un Jēzus uzvaru pār nāvi dalīsies 5 mācītāji. Tālvaldes Vilnis, Ābošs Topis, Vilnis Latgalis, Andris Pešķelis un Imants Ģipslis. Raidījuma noslēgumā skanēs Latvijas draužu savienības prezidenta bīskapa Imanta Ģipšļa lūgšana. Lai šis svētku laiks ikvienam no mums atgādina: Kristus ir augšām cēlies, un līdz ar viņu mums dota dzīva cerība, ticība un mīlestība. Patīkam klausīšanos! Esiet mīļi sveicināti šajā lieldienu laikā. Lieldienas ir īpašs laiks, kad mēs atceramies sevišķu notikumu kristīgā ticībā – Jēzus Kristus augšām celšanos. Apostolis Pāvils raksta ļoti skaidri 1. vēstulē korintiešiem 15. nodaļā un 14. pantā. Un ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība. Tas nozīmē, ja Kristus nebūtu augšām cēlies, tad kristietība būtu tikai vēl viena filozofija, vēl viena skaista ētikas mācība, un pasaulē tādu ir ļoti daudz. Taču kristietības unikalitāte ir tajā, ka tās centrā ir dzīvais Jēzus Kristus. Viņa spēks, viņa vara pār grēku un nāvi. Kāpēc mēs ticam augšām celšanās notikumam? Pirmkārt, Jēzus kaps bija tukšs. Lūkas evaņģēlijā mēs lasām, ka sievas atnāca pie kapa lieldienu rītā, un Jēzus miesas vairs tur neatrada. Un viņām eņģeļi teica: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem? Kaps bija tukšs. Jēzus nebija palicis nāves varā. Viņš bija augšām cēlies. Otrkārt, bija acu liecinieki. Apostolis Pāvils raksta 1. vēstulē korintiešiem 15. nodaļā un 6. pantā. Un pēc tam, tad Jēzus, viņš ir parādījies vairāk kā 500 brāļiem. Vienā reizē, no kuriem daudzi ir vēl dzīvi. Tas nozīmē, ka augšām celšanās vēsts nebija izdomājums. Bija daudzi, kuri varēja teikt: mēs viņu redzējām, mēs viņu satikām, mēs zinām, ka viņš ir dzīvs. Jo tajā laikā galvenā liecība bija acu liecinieki. Vismaz vajadzēja 2 vai 3 cilvēkus. Šeit ir pāri par 500 cilvēkiem. Un viņi varēja liecināt, ka viņi ir satikuši Jēzu, kurš ir augšām cēlies. Bet ir vēl 3. pierādījums – mūsu daudzu kristiešu pārveidotās dzīves. Kristus nav tikai pagātnes personība, viņš ir dzīvs arī šodien, un tāpēc arī šodien daudzi cilvēki var liecināt: Kristus ir piedēvis manus grēkus. Kristus ir devis man mieru dzīvē. Kristus ir devis cerību, palīdzējis grūtā brīdī un pārveidojis manu dzīvi. Un daudz var teikt: es ne tikai zinu par Jēzu Kristu, bet es esmu piedzīvojis viņa klātbūtni, viņa vadību un viņa žēlastību savā dzīvē. Tāpēc lieldienu vēsts nav tikai par tukšu kapu, bet par dzīvo Jēzu Kristu šodien. Par Kristu, kurš joprojām piedod, stiprina, vada un pārveido mūsu dzīvi. Tāpēc šajā lieldienu laikā atcerēsimies,
Kristus ir augšām cēlies. Tāpēc mūsu ticība nav veltīga. Tāpēc mūsu cerība nav veltīga. Un tāpēc arī mūsu dzīvē var tikt pārveidota dienu no dienas visbrīnišķīgākajā veidā. Lai Dievs mūs bagātīgi svētī šajā lieldienu laikā. Esiet sveicināti, dārgie klausītāji, mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus žēlastība, lai ir ar jums šajā dienā un arī turpmāk. Ir brīnišķīgs laiks, kristīgā pasaule svin lieldienas. Atceras to, ka Kristus mīra pār cilvēces grēkiem un trešā dienā augšām cēlās no nāves. Lai caur to visai pasaulei, katram, kas tic uz Kristus upuri, sniegtu glābšanas cerību. Tā ir Bībeles viena no brīnišķīgākajām vēstīm. Kristus krusta nāve un augšām celšanās trešajā dienā ir visu bībelisko pravietojumu centrā. Kristus nāve un augšām celšanās notika Jūdu Paskā svētku ietvaros. Tie ir svētki, kuros Dieva izredzētā tauta atceras tās atbrīvošanu no ēģiptiešu jūga, no verdzības ēģiptiešiem. Un atceras, kā šī atbrīvošana notika. Atbrīvošana notika tad, kad Dieva eņģelis nāca ar 10. dievu mocību. Soda izpildes brīdis bija nakts, kad Ēģiptes zemē nomira visi pirmdzimušie. Bet, lai no šī soda, no šīs Dieva tiesas izglābtos, Dievs savai tautai bija pavēlējis apziest durvju stābus un aplodus ar nevainīga jēra asinīm, jeb tā saucamā Paskā jēra asinīm. Un šī jēra asinis deva glābšanu visiem namiem, kuriem bija apziesti durvju stābi ar asinīm. Asinis kalpoja kā glābšanas zīme. Un tādā veidā Dieva bērniem tika parādīta liela žēlastība, bet pār Ēģipti tika spriesta Dieva taisnīgā tiesa. 2. Mūzes grāmatā 12. nodaļā mēs lasam šo ainu, kas tad tur notika. 11. līdz 13. pants. Un šādi jūs to ēdiet, jūsu gurni lai ir apjosti un jūsu kājas apautas, sandalēm jūsu ceļaspieķi lai ir jūsu rokās. Un steigšus to ēdiet, tas ir tā kunga Paskā. Jo šī naktī es apstaigāšu Ēģiptes zemi un nonāvēšu ikvienu pirmdzimušo Ēģiptes zemē, kā cilvēkiem, tā lopiem, un pār visiem Ēģiptes dieviem es spriedīšu tiesu, es tas kungs. Un asinis, lai ir jūsu glābšanas zīme tajos namos, kuros jūs mītat, kur es redzēšu asinis, es iešu jums garām, un pār jums nenāks tas sods, kas nomaitā, kad es sitīšu Ēģiptes zemi. Un turpat 12. nodaļā 22. un 23. pants. Ņemiet pušķi īzepa un mērciet to asinīs, kas bļodā, un aptrēpiet palodu un abus durvju stābus ar asinīm, kas bļodā, un neviens neizejiet pa sava nama durvīm līdz rītam. Kad tas kungs nāks, lai sistu eģiptiešus, un redzēs asinis uz palodām un abiem durvju stabiem, tad tas kungs ies garām tām durvīm un neļaus maitātājiem ienākt jūsu namos, lai jūs sistu. Ieklausīsimies tikai šajos vārdos. Šie vārdi tiešām ir ļoti spēcīgi, kur mums liecina par Dieva tiesu, gan arī par glābšanu. Un Kristus upuris bija šī Paskā jēra upura piepildījums. Tika dota atbrīvošana Dieva tautai Ēģiptē caur šī jēra asinīm. Tāpat arī Kristus nāve, ko kristīgā pasaule atcerās lieldienās, viņa augšām celšanās, arī mums norāda uz to, ka Kristus upurī, viņa asinīs, katram ir pieejama glābšana un īpašā Dieva žēlastība. Pēteris arī īpaši izceļ Kristus upuri un savieno to ar Paskā svētkiem. 1. Pētera vēstulē 1. nodaļā 3. līdz 7. pantam mēs lasam šādus vārdus. Slavēts, lai ir Dievs mūsu Kunga Jēzus Kristus tēvs,
kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem, neiznīcīgam, neaptrēpītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kas Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā. Tad jūs līksmosieties tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudzvērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas ugunīs tiek pārbaudīts, izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies. Pēteris akcentē Kristus krusta upuri un viņa augšām celšanos. Bet tālāk viņš mūs vada pie tā, ka Kristus upuris patiesu vērtību mūsu dzīvēs ieņem tad, kad tas savienojas ar mūsu ticību. Paskā upuris jūdu sirdīs ieņēma lielu vērtību tad, kad viņi, izpildot šo aicinājumu, būt gatavībā, iziet no Ēģiptes, iziet uz apsolīto zemi, savās mājās ēda šo paskā jēru un piedzīvoja lielu dievišķo žēlastību, jo tika spriesta tiesa. Pirmdzimtie visā Ēģiptē nomira, bet Dieva tautas mājokļos visi palika dzīvi. Tāpat arī Pēteris atsaucas uz Kristus upuri un aicina arī mūs raudzīties nākotnē, vērtēt, ka Kristus upurī mums ir dota glābšana. Atklāsmes grāmatā 14:6 un 7 mēs lasām. Un es redzēju citu eņģeli laižamies debesu vidū, tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms, tiem, kas dzīvo virs zemes un visām tautām, ciltīm, valodām un tautībām. Un viņš sauca stiprā balsī: bīstieties Dievu un dodiet viņam godu, jo ir atnākusi viņa tiesas stunda, pielūdziet to, kas radījis debesis un zemi, jūru un ūdens avotus. Mēs tiekam aicināti ieklausīties Dieva aicinājumos. Atklāsmes grāmata mums liecina par to, ka mēs atrodamies Dieva tiesas laikā. Tāpat kā pār Ēģipti tika spriesta tiesa, tāpat arī šodien visa pasaule tiek iztiesāta un tiek aicināta izvēlēties pareizo ceļu. Un arī šodien mēs tiekam aicināti izvēlēties pareizo ceļu, izvēlēties Kristu kā savu glābēju, kā savu paskā jēru, kur asinīs mums tiek dota dzīvība, mūžīgās dzīvības apsolījums un glābšana. Domājot par paskā lieldienām, mūsu skatām ir jābūt piesaistītam uz 3 virzieniem. Pirmais - Kristus nāve, otrais - Kristus augšām celšanās, un trešais - Kristus otrā atnākšana. 1. Pētera 1:13-16 mēs lasām: tāpēc apjozuši sava prāta gurnus un modri būdami, lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlastību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies, kā paklausīgi bērni. Neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā, bet sekodami svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā, jo ir rakstīts: esiet svēti, jo es esmu svēts. Dārgie klausītāji, es jūs sirsnīgi pamudinu pievienoties Pētera izteiktiem aicinājumam. Apjost prāta gurnus, satvert modrību un paļauties uz Kristu. Ne tikai šodien, bet arī rīt, parīt un arī katru dienu, līdz Kristus nāks godībā. Tāpat kā paskā jēru ēdot, tautai bija jābūt sagatavotai. Viņiem bija jābūt gataviem iziet uz apsolīto zemi. Arī šodien, katru dienu mums ir jābūt gataviem sastapt Kristu, iet ceļu uz apsolīto zemi. Lai Dieva svētība mums visus pavada. Kad cilvēki dzird vārdu Jēzus Kristus, ne visiem ir vienāda uztvere un asociācijas. Bieži vien cilvēki neatšķir Jēzus Kristus, Buda vai Muhameds. Viņi visi ir pravieši droši vien.
Bet Dieva vārds atklāja kaut ko daudz vairāk par Jēzu Kristu. Lasīsim no apstuļa Pāvila 1. vēstules Timotejam 3. nodaļas. Un patiesi liels ir dievbijības noslēpums. Viņš ir skatīts miesā, taisnots garā, parādījies eņģeļiem, sludināts tautām, ticēts pasaulē un uzņemts godībā. Šie 6 apgalvojumi atklāja daudz par Jēzu Kristu. Pirmais apgalvojums – skatīts miesā. Tā ir norāde uz viņa iemiesošanos no svētā gara. Dievs cilvēka veidolā, universa radītājs. Dieva vārds saka, viņā mājoja visa Dieva pilnība, redzamā veidā. Viņā tiek savienots debesis un zeme. Otrais apgalvojums – taisnots garā. Var tūkot arī kā attaisnots, bez grēka. Uz to norāda arī viņa augšām celšanās, viņa upura pieņemšana. Trešais apgalvojums – parādījies eņģeļiem. Eņģeļi redzēja Jēzu Kristu pirms iemiesošanās. Eņģeļi redzēja viņu zemes dzīvi visās niansēs. Eņģeļi sekoja tam līdzi. Viņi redzēja uzvaras pār ļaunumu spēkiem, kas tika izcīnīts ikdienas. Dieva vārds saka, izcēlās karš debesīs, un 3. daļa eņģeļu nostājās pret Jēzu Kristu. Bet tad izcēlās karš uz zemes, un Jēzus Kristus, pieņemot cilvēcību, nāca izcīnīt šo cilvēces zaudēto cīņu. Parādījies eņģeļiem, tas nozīmē uzvara, kur vainagojās ar iznākšanu no kapa, uzvara pār nāvi. 4. apgalvojums – sludināts tautām. Tas ir evaņģēlijs, labā vēsts. Arī eņģeļi sludina evaņģēliju. Pirmā eņģeļa vēstījums – bīstieties Dievu un dodiet viņam godu, jo ir atnākusi Dieva tiesas stunda. Pielūdziet to, kas radījis debesis, jūru un ūdens avotus. Jēzus Kristus ir radītājs. Jēzus Kristus ir glābējs. Tas tiek sludināts dažādos veidos, un arī šis ļoti pazīstamais Bībeles teksts Jāņa 3.16. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Nav jau nekā vērtīgāk šajā pasaulē un arī visā universā par mūžīgo dzīvību. Un tā 20 gadsimtu garumā labā vēsts tiek pausta pasaulē. Un 5. apgalvojums ir, kad viņš ir ticēts pasaulē. Ja pasaulē ir cilvēki, kas viņam uzticas, vārdu ticību var tulkot arī kā uzticēšanos. Jēzus sacīja, kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts. Mateja evaņģēlija noslēgumā Jēzus saka, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, un redzi, es būšu pie jums ikdienas, līdz pašam pasaules galam. Tas ir brīnišķīgs apsolījums, kas palīdz nest šo labo vēstu pasaulē, lai aizvien vairāk un vairāk cilvēku to uzzinātu. Un tad pēdējais apgalvojums – viņš ir uzņemts godībā. Izpirkuma maksa par grēku ir samaksāta. Uz visiem laikiem un par visiem cilvēkiem. Ik viens var piedzīvot glābšanu, pieņemot Jēzu Kristu. Mēs dzīvojam laikā, kad grēka vēsture tuvojas noslēgumam. Šis pants iesākās ar vārdiem: patiesi liels ir dievbijības noslēpums. Jā, šajā pasaulē dzīvo cilvēki, kur bīstas Dievu, un cilvēki, kur nebīstas Dievu. Cilvēki, kur paklaus Dievam, un cilvēki, kur izaicina Dievu. Cilvēki, kur seko savam glābējam, un cilvēki, kuri zaimo Dievu un Svēto garu. Iespējas visiem ir vienādas.
Un šis dievbijības noslēpums pasaulē tiek atklāts caur ticīgiem cilvēkiem, kuri neskatoties uz apstākļiem, kuri neskatoties uz notikumiem pasaulē, uzticās Jēzum Kristum, seko viņam un ticībā cer piedzīvot arī sastapšanos ar viņu, tad, kad viņš nāks godībā. Un tā Jēzus Kristus, tā ir cilvēces cerība. Viņš ir vienīgais glābējs, vienīgais starpnieks, vienīgais, kurš var palīdzēt man un tev ieraudzīt Dievu, kāds viņš ir. Lai šī žēlastība, kas mums visiem ir dāvināta, kļūst par mūsu dzīves lielāko vērtību, būt ar Dievu šajā dzīvē un arī mūžībā. Āmen. Vēlos nolasīt Jēzus Kristus sacītos vārdus Jāņa 14. nodaļā no 1 līdz 3. Jūsu sirdis, lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man, mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noemu jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Šie Kristus sacītie vārdi bija domāti kā mierinājums mācekļiem, kas tajā brīdī ap viņu sēdēja un klausījās. Un šeit Jēzus ļoti konkrētos soļos paskaidroja, ko viņš taisās darīt. Šie vārdi, protams, notika pēc viņa augšām celšanās, un tie nevarēja notikt ārpus tās. Kad Kristus bija debesīs, viņš tad, kā te ir sacīts, veido mājokļus, kuros vēlās novietot savus atpestītos. Un viņš arī saka, ka viņa tēva namā šādu mājokļu ir daudz, un viņš tos sataisa, sagatavo, un kad viņš to būs izdarījis, tad viņš nāks atkal. Tas ir atgādinājums par viņa otro atnākšanu, un te viņš saka, ka viņš ņems savus mācekļus pie sevis. Tā ir arī norāde, ka viņi nav nekur kaut kur tagad vai no debesīs vai mākoņos, bet viņi vēl aizvien gaida šo pirmo augšām celšanos, par kuru arī mēs lasām jaunajā derībā. Tātad, vispirms Jēzus ir debesīs, tur sagatavo mājokļus saviem mācekļiem, tad viņš nāk otrais, un tad viņš ņem tos pie sevis. Tā apliecina šie paša Jēzus Kristus sacītie vārdi. Šie vārdi arī mūs noved pie piemiņas mīlestība, kas arī atgādina par Jēzus Kristus nopelniem. Maize atgādina par viņa miesu, vīns par viņa izlietajām asinīm. Un tas nav tikai par pagātni vien. Protams, ir svarīgi piemiņas mīlestībā atcerēties šos pagātnes notikumus, bet arī atcerēties nākotni. Jā, atcerēties nākotni, jo šeit, ko mēs tikko lasījām, Jēzus mums iezīmē nākotni. Un piemiņas mīlestība ir arī, varētu teikt, ir kā atmiņas par nākotni, norādot, ko Kristus tieši nākotnē saviem bērniem ir sagatavojis. Tas ir jēra kāzu mīlestība debesīs, vairākas līdzības viņam bija veltītas tieši par šo. Un tieši arī šis skatījums uz augšu, uz nākotni, kur ir iezīmējis Jēzus Kristus, ir kā virzītājs spēks visām draudzes aktivitātēm. Tās ir virzītājs spēks misijai. Atceroties šos Kristus vārdus par to, kāda būs nākotne, mēs saprotam, ka šīs laiks, ko mēs pavadām svešniecībā, tas ir īss un pārējošs, tomēr tas nav maznozīmīgs. Tas ir ceļš uz šo nākotni, kuru ir iezīmējis Kristus. Un viņš ir sacījis šos vārdus, kurus mums ir nepieciešams atcerēties, domājot gan par pagātni, gan arī par nākotni. Jūsu sirdis, lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu,
vai es jums tad būtu teicis, es noejmu jums vietu sataisīt? Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Atcerēsimies šos vārdus. Atcerēsimies nākotni. Mēs dzīvojam laikā, kad kara briesmas, cietsirdība, dabas stihijas un slimības šķiet tik uz soļa atgādina, cik trausla patiesībā ir cilvēka dzīvība. Pietiek ar vienu ziņu vai vienu notikumu, lai mūsu drošības sajūta pagaistu kā pavasara migla, un mēs paliktu vieni ar jautājumiem, uz kuriem arī mākslīgais intelekts nespēja dot izsmeļošas un patiesas atbildes. Un tieši šādos brīžos cilvēks bieži vien sāk nopietnāk pārdomāt ne tikai par to, kas notiek pasaulē, bet par to, kas notiek viņa paša sirdī. Kāpēc ir tik daudz sāpju? Kāpēc mēs dažkārt ievainojam viens otru, pat to negribēdami? Un vai ir iespējams miers, kas neizgaist līdz ar vienmēr mainīgajiem apstākļiem? Šie jautājumi nav nejauši. Tie norāda uz kaut ko dziļāku, uz to, ka cilvēks ir radīts attiecībām ar Dievu. Attiecībām, kurās ir dzīvība, mīlestība un augstāka jēga. Bet attiecībām, kuras no cilvēku puses savulaik tika sabojātas. Jēzus mācekļiem reiz teica vārdus, kas atrodami Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas 13. pantā. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Un viņš pats tieši to arī izdarīja. Atdeva savu dzīvību par visiem zemes bērniem. Dosimies uz Golgātas kalnu. Stāstā par Jēzus krusta nāvi Golgātas kalnā ļoti skaidri parādās lielā cīņa par katra cilvēka glābšanu un katra cilvēka atsaukšanos Jēzum, grēku atzīšanu un nožēlošanu, un Kristus glābjošā upura pieņemšanu. Divi ļaundari, jeb noziedznieki, tika atvesti un nostādīti blakus Jēzum, lai arī viņiem tiktu izpildīts nāves sods. Atšķirībā no Jēzus šiem diviem ļaundariem tas bija pelnīts sods. Tā bija viņu pēdējā dzīves diena, bet viņu nāves soda vietā pats Dievs deva otro iespēju – pieņemt pestītāju un pestīšanas plānu un iemantot mūžīgo dzīvību. Lūkas evaņģēlija 23. nodaļā par Jēzus šīs zemes pēdējām dienām ir teikts: bet divi ļaundari arī tapa novesti, ka taptu nomaitāti līdz ar viņu. Un kad tie nonāca tai vietā, ko sauca par pieres vietu, tad tie tur sita krustā viņu un tos ļaundarus, vienu pa labo un otru pa kreiso roku. Bet Jēzus sacīja: Tēvs piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Un tie viņa drēbes dalīdami kauliņus par tām meta, un ļaudis stāvēja skatīdamies, bet arī virsnieki viņu izsmēja sacīdami: viņš palīdzējis, lai palīdzas pats sev. Ja šis ir Kristus, Dieva izredzētais. Un arī kareivji viņu apmēdīja, piegāja un viņam etiķi atnesa un sacīja: ja tu esi jūdu ķēniņš, tad palīdzies pats sev. Un virs viņa bija uzraksts: šis ir jūdu ķēniņš. Un viens no pakārtajiem ļaundariem viņu zaimoja sacīdams: ja tu esi Kristus, tad glābi sevi pašu un mūs. Pirmais ļaundaris, lepnu aptumšots, zaimo un izsmej Jēzu. Viņš atrodas tik tuvu glābējam, bet nesaredz un neizvēlas glābšanu, bet zaimo Dievu kopā ar izsmējējiem.
Tā kļūst par traģisku un liktenīgu izvēli, un arī skarbu un brīdinošu piemēru mums, ka cilvēks var būt rokas stiepiena attālumā no Jēzus, bet nepamanīt un noraidīt Dieva lielāko dāvanu, glābšanu Jēzu Kristu. Bet otrs to norāja un sacīja: arī tu nebīsties Dieva, ka esi tai pašā sodā, un mums gan pareizi notiek, jo mēs dabūjam, ko esam pelnījuši ar saviem darbiem, bet šis nekā ļauna nav darījis. Un viņš sacīja: Jēzu, piemini mani, kad tu nāksi savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja: patiesi es tev saku šodien, tu būsi ar mani paradīzē. Otrais ļaundaris jeb noziedznieks pazemībā un grēku nožēlā pēdējā dzīves brīdī pieņēma Jēzu savā īsajā lūgšanā un iemantoja glābšanu. Šeit piepildās Bībeles vārdi, kas atrodami 1. Jāņa vēstulē 5. nodaļā. Un šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību, un šī dzīvība ir viņa dēlā. Kam dēls ir, tam ir dzīvība. Kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. Bet vai pamanījāt, ka vietu, kur Jēzus mira, sauca par pieres vietu, jeb Golgātu? Un tieši tā ir tā vieta, kur mēs izdarām izvēles, ko mums personīgi nozīmē Jēzus nāve un augšām celšanās. Vai mēs pieņemam viņa upuri, vai nožēlojam un izsūdzam viņam savus grēkus, vai pieņemam to, ka Dievs apzināti, proaktīvi meklē mani personīgi caur Jēzus dzīvi, nāvi un augšām celšanos, lai atjaunotu attiecības, lai dotu mieru, kas nav atkarīgs ne no kādiem apstākļiem man apkārt vai manī pašā. Pravietis Jesaja Jēzus ciešanas un nāvi raksturo ar šādiem vārdiem: viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, ar viņa brocēm mēs esam dziedināti. Jēzus visu ir izdarījis, kā rakstos teikts, visu piepildījis. Mēs zinām, ka noziedznieki pie krusta attiecībā uz Jēzu izdarīja katrs savu izvēli. Un mums katram šodien, it īpaši šajā garīgo pārdomu laikā, vēl ir dota izvēle savā pieres vietā pieņemt Jēzus glābjošo upuri. Viņa augšām celšanās spēku, viņa uzvaru pār grēku mūsu labā. Kristus ir augšām cēlies, lai šī vēsts mums dod cerību un stiprina ticību. Lūgsim Dievu. Debesu Tēvs, mēs nākam Tavā priekšā ar pateicīgām un pazemīgām sirdīm. Mēs apzināmies, ka šajā grēka ievainotajā pasaulē Tu neesi palicis tāls un vienaldzīgs. Tu izvēlējies nākt pie mums, nākt Jēzu Kristu, ienākt mūsu tumsā, mūsu sāpēs, mūsu bezcerībā. Paldies Tev par Jēzu, par viņa svēto, bezgrēcīgo dzīvi, kas atklāja, kāds Tu patiesībā esi. Paldies par viņa līdzjūtību pret grēciniekiem, par viņa maigumu pret ievainotajiem, par viņa patiesību, kas atbrīvo. Bet visvairāk mēs Tev pateicamies par Golgātas krustu, par to, ka viņš apzināti mūsu labā izcieta pazemojumu, sāpes, dvēseles mokas un vientulību. Paldies, ka viņš izlēja savas svētās asinis un atdeva savu dzīvību, lai mēs varētu dzīvot. Kungs, palīdzi mums nekad nepierast pie šīs upura realitātes, lai krusts vienmēr spēcīgi uzrunā mūsu sirdis, lai augšām celšanās spēks iedvesmo mūsu ikdienas dzīvot jaunu dzīvi. Dzīvi pēc debesu Tēva prāta,
dzīvi, kas pildīta ar cerību, ticību un mīlestību. Mēs dzirdējām aicinājumu izdarīt izvēli savās pieres vietās, savās Golgātās. Tādēļ šodien mēs izvēlamies tevi. Mēs izvēlamies pieņemt tavu žēlastību, tavu glābšanu. Mēs izvēlamies uzticēties Jēzum Kristum, kā savam pestītājam un kungam. Mēs izvēlamies dzīvot ne sev, bet tev. Pārveido, kungs, mūsu sirdis, dziedini mūsu ievainojumus, atjauno mūsu prātus. Dod mums spēku sekot tev ikdienā, arī tad, kad tas mums kaut ko maksā, arī tad, kad tas prasa drosmi. Un, kungs, dari mūs par Jēzus lieciniekiem, lai arī mūsu dzīves kļūst par dzīvu liecību, ka tu joprojām glābi, joprojām mīli un joprojām mūs aicini. To visu mēs lūdzam mūsu dārgā pestītāja Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Raidījums iespējams klausīties katru piektdienu 17:00 Adventistu vispasaules Radio Latvija YouTube kanālā, kā arī vietnes adventisti.lv resursu sadaļā. Lai jums svētīga turpmākā diena!